pirmā vārtos jau dots vārds ar gan Stefans Līvs, gan šobrīd arī Edgars Masaiskis. Un Zviedri metīs pirmie, un šķiet, ka laukumā ir Matijas Vainhamls. Jā. Matijas Vainhamls, Maskavas Dinamo uzbrucējs pret Edgaru Masaiski. Un paredzēt, ko Vainhamls darīs, īsti neredz. Mēs redzam, vārtos ir Sergejs Naumovs. Interesanti izvēle izdara mūsu treneri. Izlaiž Sergeju Naumovu un Matijas Vainhamls pārspēja mūsu vārdsargu. Parāda, ka metīs nomāna Sergeju no noizsnērtās puses, redzam ieraida Rīku vārtos. 1-0 pagaidām vadībā ir Zviedri mums. Aleksandrs Niževīts, paužu un tehnisks meistars māna un diemžēl pazaudē ripu. Nomainījis, ja viņš bija līvu. Tā arī bija viņa iecer dabūt uz ceļiem vārdsargu un pēc izdarīt, ja pauzi ar metienu virs zem pārlietni, redzam, māna Aleksandrs Niževīts, šī māna kustība un Līvs ir uz ceļiem, diemžēl neveiksmīgi nākamā kustība un Rīka pazaudēt. Magnus Johanssons, Zviedrus aizsargs un pārliecināšu vārtu augšajā stūrī. Ieraida Rīku Magnus Johanssons un lai vēl varētu turpināt cīņu šajā pēcspēles sērijā, nākamajam mūsu spēlētājam ir jāgūst vārtu Mārtiņš Cipuls. Un Mārtiņam jāgūst vārtu, lai vēl būtu cerība. Mēs atrast Mārtiņš Karsums. Mārtiņš ir tikai Karsums. Karsums pret Līvu. Labi, visu izdara Mārtiņš Karsums un saglabāt cerību. Tagad jācer atkal uz mūsu vārdsargu vai Sergejs Naumovs. Tver nākamo metienu. Redzam, līdzīgi kā Vainhamls gūst vārds Mārtiņš Karsums. Berglunds. Labi nospēlē Naumovs. Berglunds, labs plauks mestiens vārtu augšējā stūrī. Durmāts. Labi nospēlē Sergejs Naumovs. Kurš būs tagad? Herberts Vasiljevs. Arī šobrīd. Herbertam jāgūst vārtu. Vasiljevs ieslidojas. Labi nomāna Neišev 2-2. Būs papildu laiks, pēcspēles metienu papildu laiks. Ar nerviem viss kārtībā Herbertam Vasiljevam. Un arī 2-2 ir pēc pirmās metienu sērijas. Nezinu, ļoti grūti ir vārdsargiem, kuri tur tvērēcīgi kreisā rokā atvairīt šos metienus, kur izpildu labā mūsu tvērienu spēlētāji. Tā kā tagad Herberts Vasiljevs zina no neērtās puses daudzreiz, kā tiek gūt vārti, kā var paredzēt. Un Aleksandrs Niževīts, tur vīkšs par Aleksandru Niževītu. Otrais piegājiens Saša. Tā kā pirmie sāka pirmajā kārtā Zviedri, tad mums tagad jāsāk. Niževīts. Teicama pauze, nav varianti, Stefan Līvu, nav varianti, šoreiz tev nav varianti, un uz to, ka Saša divreiz varētu pazaudēt ripu, izējot 1-1, uz to bija cerēt naivi, un skaists metiens, skaisti vārti Niževi izpildījumā. Skatāmies pauzi, cik kustības Līvs Namaksam izdarīt, tas tikai rāda par to, ka nepārliecinoši ļoti uztraucis vārdsargs. Pirmais paspēja kāds 3 kustības izdarīt, pirms Aleksandrs tikai vienu mājustību, un tagad Naumovs pret Johanssonu. Uzvara! Latvija uzvar Zviedriju! Pirmā vēsturiskā uzvara pret Zviedriju un 2 punkti, 3-2 papildu laikā. Latvija, jāsaka, sensacionāli uzvar Zviedriju, lai arī nezvaigznēm pārbagātā, bet katrā ziņā ar talantu pārbagātu komandu Bengts Åke Gustafsons. Bengts Åke Gustafsons nopušās pasakādu vārdu zviedriski, arī turpina runāt un priecājas Latvijas izlase. Izcīnīta uzvara, jo tieši vārdi tiešām cīnījās no pirmās līdz pēdējai minūtē, redzam Jānis Sprukta emocijas. Magnus Johanssons raidīja ripu, uzminēja šoreiz, ko darīs Johanssons Sergejs Naumovs un atvēra izšķirošo metienu un līksmo mūsu rezervists Soliņš un galvenais treneris Oļegs Naroks. Latvija pirmo reizi pārspēja Zviedriju, lai arī pēcspēles metienos, bet tā ir uzvara. 2 punktus šajā spēlē nopelna Latvijas izlase un 1 Zviedrijai.